Esiet sveicināti podkāstā Jaunieši un darba tirgus, kurā mēs dalīsimies ar pieredzēm un viedokļiem par darba iespējām Latvijā jauniešiem pēc izglītības iestādes absolvēšanas. Es esmu Karolīna, šī podkāstu vadītāja, un šodien ar mani kopā ir Inga Daliba. Sveika! Sveiki! Lūdzu, iepazīstini sevi, pastāsti, kas tu esi, ko tu dari ikdienā. Paldies par uzaicinājumu. Jā, Inga Daliba, pilna cikla HR risinājuma aģentūras darba guru vadītāja un radītāja. Un ikdienā, protams, mēs ar komandu strādājam, lai darba devējiem atrastu, piemeklētu atbilstošos speciālistus un vadītājus. Tāpat nodarbojamies ar personāla vadības jautājumiem un arī in-house apmācību jautājumiem. Tātad piedāvāja dažādus kursus, seminārus, lekcijas uzņēmumiem tātad iekšienē. Nu, un, protams, viena maza daļa, bet tomēr ir arī karjeras konsultācijas tiem, kuri vēlas veidot savu karjeru, spērt nākamo karjeras soli, un, protams, arī jauniešiem, kuri startē darba tirgū. Tas būtu tā kā tāds pašzīmola veidošana. Ja runa par personīgā zīmola veidošanu, kas man arī ļoti tuva tēma, ko pieminējāt, tad, protams, ar to vairāk varbūt fokusējas jau speciālisti, kuri ir laiciņu pastrādājuši, ieguvuši pieredzi, ir zināmas kompetences vai prasmes, zināšanas, un viņi grib, ar tā ambīcija ir sasniegt vairāk karjerā vai biznesā vai uzņēmēja darbībā, kādā nišā vai kā eksperti nozares vai kā neatkarīgie profesionāļi, jeb freelanceri. Ja runā par jauniešiem, teiksim, personīgā zīmolvedība arī ir ļoti svarīga, nozīmīga lieta, lai par to jau sāktu runāt un aizdomāties jau tagad, studējot, meklējot nākamās darba iespējas, jo viss, kas paliek šobrīd par mūsu personīgā zīmola nosaukumu, kas ir vārds un uzvārds interneta vidē, tas var iespaidot arī nākotnes darba un karjeras iespējas. Bet kāpēc, tavuprāt, jauniešiem vispār ir grūti atrast darbu un cik, tavuprāt, ir aktuāla šī te sociālā problēma? Tas izaicinājums, acīm redzot, ir bijis vienmēr, kad cilvēkam bez vēl īpašas pieredzes ir tāds izaicinājums atrast savu vietu zem saules, ja runājam par profesionālo jomu, jo no darba devēja puses, un tas ir arī saprotams, ir tāda vēl neusticēšanās tam jauniem cilvēkam, tāda vēl nesapratne, ko viņš prot un var, un vēl ir jaunietim ir sevi jāpliecina ar savu, ar to pieredzi, ar to piemēru, ka viņš tiešām tiek galā ar šiem te darba uzdevumiem. Tas ir izaicinoši. Tas vienmēr ir bijis un ir izaicinoši. Protams, mēs varam runāt, kā labāk varbūt sagatavoties, jo ir stāsts par šo te veiksmīgu iepazīšanos ar savu darba devēju, sevis tādu prezentēšanu, parādīšanu un, protams, arī darbā apliecināšanu, ka es to varu, es to protu, es to varu uzņemties, novest līdz galam, pierādīt, ka es varu būt šeit arī labs darbinieks speciālists. Tā kā Bet to uzticību tad iegūst caur to interviju, to pirmo pašu interviju? Caur pirmo, ja runājam par pirmo interviju vai pirmo sarunu, ko mēs varam iegūt vai iedot šim te sarunas biedram, ir tas pirmais iespējas. Mēs noteikti nevaram apliecināt, ka mēs esam tur zinoši, varoši. To mēs varam pierādīt tikai strādājot darbā, darbojoties ar pieredzi. Bet to pirmo iespaidu, protams, mēs varam radīt, jo pirmais iespaids formējas dažu sekundžu laikā, un tas ir zināmā mērā diezgan paliekošs, jo kā cilvēks sasveicinās, iepazīstas, cik ir pārliecināts par sevi, cik pārliecināts par to, ko viņš jau tagad var un prot, vai kādi talanti vai spējas piemīt, un par to visu ir jārunā. Un, ja cilvēks tiešām ir pārliecināts un gatavs darīt, un ne tikai gatavs darīt, bet arī iedziļināties, ko tad īstam
darba devējam vajag, ko viņš sagaida. Un tāda appusēji ļoti atvērta un tieša saruna, lai pirmkārt sastaptu viens otru, tad kopā sāk strādāt. Mhm. Mēs šodien fokusēsimies vairāk uz to pašzīmolu. Labi. Ja tev būtu jāapraksta savs pašzīmols 3 vārdos, tad kādi tie būtu? Savs pašzīmols. Jā. Pašzīmols. Interesants apzīmējums. Tā nebija dzirdējis. Es vairāk lietoju to personīgais zīmols, bet Personīgais. Jā, pašzīmols arī tāds interesants vārds. Par sevi es noteikti varētu teikt tādas 3 lietas. Viena lieta, ko es ļoti cenšos būt komunikācijā darbā arī ar savu komandu, tāda autentiska, tāda patiesi autentiska, jo viena no mūsu arī darba guru komandas vērtībām ir tāda caurspīdība un atklātība savā starpā, gan, ko mēs runājam par lietām, kas ir varbūt patīkamas un netik patīkamas, jo darba situācijas var būt dažādas. Otrs vārds, ko es šobrīd arī tā aktīvi komunicēju un arī tā publiski komunicēju, izdodot grāmatu, esi lielisks, nevis perfekts. Tad es saku, jā, es neesmu perfekta, bet es varu būt lieliska tajā, ko es daru. Un trešā lieta, ko es tā cenšos vienmēr koncentrēties vairāk uz tādu kvalitāti, nevis kvantitāti, kad varbūt darīt mazāk, bet tā ļoti kvalitatīvi un koncentrēti. Un kaut gan, protams, dzīvē sanākt aptvert daudz un dažādas jomas. Bet kas vispār ir tas pašzīmols, personīgais zīmols, un kāpēc vispār ir svarīgs jautājums, kāpēc cilvēkiem būtu tas jāzina? Varbūt sāksim no pašas tās definīcijas, kas, manuprāt, paskaidro diezgan daudz. Personīgajam zīmolam ir tāda definīcija, kur sastāv no 2 daļām. Pirmā daļa, tas ir tāda personīgais zīmols, ir tāds ļoti mērķtiecīgi, apzināti veidots publisks tēls. Tā būtu definīcijas pirmā daļa. Un otrā, spēcīga personība, kura apzinās savu vērtību un nebaidās to parādīt citiem. Tātad līdz ar to no vienas puses tā ir tāda apzināta, mērķtiecīga sevis veidošana un veidošana tādos 3 līmeņos, veidojot no domāšanas pozīcijas, no emociju vadības, no prasmēm. Tātad visām šīm prasmēm, kas mūsdienu tirgū pieprasīts. Un otras puses tāda spēcīga personība, kas apzinās vērtību un nebaidās to parādīt. Tātad personība, kura ir diezgan, veidots un diezgan arī tāda pilnīga un pietiekami augsta pašapziņa par sevi, jo augstāk pašapziņa, jo cilvēks var būt autentiskāks, un arī šīs vērtības apzināšanās, ka es jau tagad esmu vērtība, ka manī ir tik daudz resursu, talantu, dotumu un dotību, kuras es jau tagad varu likt lietā savā darbā, savā karjerā, savā uzņēmējdarbībā. Un šo vērtību, ko es tātad lieku lietā un sasniedzu, es nebaidos arī nokomunicēt citiem. Jo latviešiem dažbrīd ir tā, kurš tad sevi lielīs, jāsagaida, ka kāds cits cels saulītē. Un tas no tā mūsu tāda kultūras mantojuma, no visāda citāda vēsturiski politiska mantojuma, vai no audzināšanas, ka es par sevi nerunāšu tādā personā, ka es varu kaut ko sasniegt, vai esmu kaut ko sasniedzis, bet gaidīšu, kad kāds mani paslavēs, uzlielīs un tā tālāk. Jā, tas ir tāds stāsts par mums. Bet kur šo zīmolu parasti pielietot? Tas tā kā ir vairāk uz sociālajiem tīkliem tēmats, vai to pats kaut kur veido? Kā izveidot šo zīmolu? Kur viņu publicēt? Okay. Jā, par šo personīgo zīmolu ir jāsaprot, ka mēs veidojam to 2 vidēs, gan reālajā vidē, gan digitālajā vidē. Reālajā vidē mēs noteikti veidojam ar to, kā mēs izturamies, kāda ir mūsu tā vizuālā klātbūtne, kāda ir mūsu arī ķermeņa komunikācija, ķermeņa valodas komunikācija, vārdiskā komunikācija,
cik mēs spējam nodot šo te vēstījumu, kā mēs publiski runājam, kā mēs uzstājamies, kā mēs veidojam attiecības ar citiem cilvēkiem, kā mēs izprotam otru cilvēku, kā mēs apzināti veidojam savu noderīgo un svarīgo kontaktu loku priekš profesionālās vides un biznesa. Un atkal digitālā vide, kā mēs tajā parādāmies, sākot no visiem sociālajiem tīkliem, it īpaši, ja mēs runājam par tādu sociālo tīklu kā LinkedIn, kur ir profesionālo un biznesu kontaktu tīkls, un kur mēs jau kā profesionāļi sevi prezentējam. Nu, un beidzot ar visām tām vietnēm, arī mēdījiem, dažādām platformām, mājaslapām, blogiem, no kur mēs parādāmies ar savu personīgā zīmola nosaukumu, ja vārdu uzvārdu. Kā mēs krājam un veidojam šo te digitālo reputāciju. Bet tas pašzīmols ir svarīgs tikai uzņēmējiem vai arī jebkuram cilvēkam tas būtu svarīgi? Šis te personīgais zīmols ir svarīgi cilvēkam, kurš vēlas kaut ko sasniegt. Tīpaši šajā profesionālajā biznesa jomā, nu tātad, kā teiksim, must have, jā, tātad visiem uzņēmējiem, biznesa vadītājiem, visu līmeņu vadītājiem, gan vidējā, gan augstākā līmeņa vadītājiem, visiem šeit nozaru profesionāļiem, atslēgas cilvēkiem, freelanceriem, neatkarīgiem profesionāļiem, kas pārdot savu pakalpojumu vai produkciju ar savu vārdu. Bet tas arī ir nepieciešams jebkuram, kurš vēlas kaut ko sasniegt šajā profesionālajā jomā, jo kā tu citādi veidosi to savu uzticamību šajā profesionālajā jomā, ja ne caur šo te sava zīmola vērtības celšanu. Jo pēc būtības tam profesionālam vadītājam, uzņēmējam tirgus maksā tik, cik ir viņa zīmola vērtība, cik liela viņa uzticamība. Bet kā jaunietis, kas tikko sācis karjeras ceļu vai vēl nav sācis to karjeras ceļu, kā viņam pareizi veidot šo te personīgo zīmolu? Tātad pirmkārt ir jāsaprot, ka viss, ko mēs veidojam, tas ir tāds ilgtermiņš. Nedomāt varbūt tādās kategorijās tagad šim gadam vai šiem 3, 4, 5 gadiem, bet domāt tādā ilgtermiņā, ka tas, ko es varētu tā teikt, ko es sastrādāšu, ja, interneta vidē vai reālajā vidē, ka tas varētu atsaukties tādā ilgtermiņā. Pirmkārt, ja runājam par reālo vidi, tad tā vide Rīgā, Latvijā ir ļoti kompakta. Un mēs nezinām, kuru cilvēku mēs kādreiz vēl sastapsim. Un arī attiecībā arī uz studentiem, lektoriem, darba devējs, darba ņēmējs, mēs nezinām, kurā brīdī mēs būsim, kurā pozīcijā. Ja? Tāpēc dzīve ir ļoti, ļoti mainīga. Jau šobrīd, tātad studējot, veidot attiecības ar cilvēkiem, nozaru cilvēkiem, veidot attiecības ar tādiem arī tādā kursa ietveros, jo mēs visi tātad būsim darba tirgu, un mēs visi būsim vai nu kolēģi, vai nu vadītāji, vai darba devēji, vai darba ņēmēji. Un digitālajā vidē, aizdomāties, kādā kontekstā to manu vārdu atradīs pēc tiem, kādiem 10 gadiem, un vai tas man palīdzēs vai traucēs manai karjerai, vai tas būs tāda informācija, par kuru man nebūs kauns, ja? Jo, kā mēs zinām, mēs nekur interneta vidē daudz nevaram noslēpties, līdz ko parādāmies ar savām fotogrāfijām un tekstiem, un padzēst to vēsturi būs diezgan grūti. Bet kādas platformas būtu tās parocīgākās, ko izmantot sākumā? Pieminētais LinkedIn vai pat Instagrams? LinkedIn ir tieši par profesionālo jomu. Un, ja mēs domājam par karjeru, par darbu, tad, protams, LinkedIn ir tā platforma, kurā būtu jāreģistrējas, jāsāk atrādīt šī pieredze, prasmes, kompetences, prakses vietas, šīs sadarbības, iespējams kāds brīvprātīgais darbs, iespējams darbs kādās organizācijās vai biedrībās,
visi šie te projekti, nezinu, kā piemēram šis raidījums, jā, kā viens no tādas pieredzes punktiem. Līdz ar to visu šo te pieredzi ir vērts jau tātad krāt un atrādīt. Tāpat arī vērts krāt šos te labo projektu tādas atsauksmes vai rekomendācijas. Arī iemācīties strādāt ar kontaktiem šajā LinkedIn vidē. Un tas viss noderēs tālāk, arī turpmāk, jo vairāk un vairāk tiek runāts, ka CV, jau ierastā labā CV loma jau sāk tikt pārvērtēta, un ka arī mēs Darba Guru šajos rekrutēšanas projektos saprotam, ka dažbrīd mēs pat tos kandidātus neiepazīstam no CV, bet tieši no LinkedIn profiliem. Un, ja tas LinkedIn profils ir labi aizpildīts, tātad visa informācija ir atrodama, tad CV kā dokuments vairs nav nepieciešams. Tāpēc šis te LinkedIn profils ir tā vieta, šī platforma ir, kuru iepazīt, iemācīties ar to strādāt un atrādīt sevi, savas kompetences, zināšanas, prasmes. Un kā tad vispār izmantot šo personīgo zīmolu, lai piesaistītu darba devēju uzmanību, kaut kā visu laiku publicēt kaut ko, updateot savu profilu? Kā piesaistīt šo darba devēju uzmanību? Darba devēju uzmanību noteikti var piesaistīt ar šiem te darbiem, ja? Arī ar šo te veiksmīgo komunikāciju, ar tiem projektiem, ka šobrīd, manuprāt, ļoti labvēlīga daudz šo te iespēju pašiem jau veidot šīs te platformas, blogus, mājaslapas, internetu veikalus un jau radīt projektus, kurus var atrādīt, kuri varbūt nav tik tādi komerc tādu finansiālu pienesumu varbūt tik lielu nesoši, varbūt ir vairāk tādi arī brīvprātīgie projekti, taču tos visus var radīt, atrādīt šo te portfolio, darbu portfolio, un tādā veidā jau sāk veidot šo te zīmolu. Un kad būtu tas pareizais laiks, kad domāt par savu personīgo zīmolu? Vai nav tāds pareizais laiks, kad sākt tagad domāt? Jautājumā vienmēr ir atbilde, vai ne? Tātad tagad pareizais laiks ir tagad, un personīgā zīmolvedība īstenībā stāsts ir par tagadni, kad mēs nevelkam ārā kaut kādus pagātnes grēkus, un ar to vairāk varbūt nodarbojas, terapeiti, psihoterapeiti, kuri strādā ar pagātnes kaut kādām izaicinājumiem, blaknēm vai traumām, vai, ja teiksim par nākotni, tur vairāk tātad treneri, kauči koncentrējas tādiem nākotnes plāniem, biznesa tādi konsultanti, tad personīgā zīmolvedība ir par tagadnes tādu stāvokli, kas es esmu un ko es daru un kā es performēju tagad. Kā es esmu jau sevi sagatavojis, tātad kā es sevi stiprinājis esmu no iekšienes, lai šobrīd to, ko es daru, es varu darīt labi, profesionāli, kvalitatīvi, autentiski, saprotot savas vērtības, sarkanās līnijas. Mums universitātē vienā kursā tieši arī bija pašā pirmajā semestrī izveidot šo LinkedIn profilu un tur sākt arī publicēt. Kā tu liekas, būtu arī vidusskolā šis būtu jāmāc un par šo vairāk runā tieši ar jauniešiem jau agrākā vecumā? Noteikti ir jārunā un jāstāsta par šīm te iespējām, jāparāda šīs iespējas, jāparāda, kā to pareizi darīt. Ja mēs mācām skolā, kā pareizi izveidot CV vai motivācijas vēstuli, tā notiek, vai ne? Tad šis LinkedIn profils būtu tas paralēlais, ko mācīt stāstīt. Kā jau minēju, tātad CV vai LinkedIn profils jau iet kā vienādības zīme, vai arī pat varbūt uz to LinkedIn profilu pat tiek likts mūsdienās vēl lielāks uzsvars, akcents, jo tur tu ne tikai izstāsti to savu pieredzi tādos faktos, skaitļos, periodos, bet tur tu atrādi tiešām to savu, tā varētu teikt, sociālo kapitālu, cik tev plašs kontaktu loks, cik tev daudzi cilvēki jau par tevi ir izteikuši labus vārdus,
uzrakstījuši rekomendācijas, publiskas rekomendācijas, novērtējuši tavus skillus, tās prasmes, jā, kur tur skills and endorsements, ko var likt LinkedInā. Tā kā, tur ir vesels tāds tavs profesionālais un tās profesionālās dzīves backgrounds. Un kā jaunietim vispār sākt, vai arī pie kā vērsties, ka viņš vēlas veidot šo personīgo zīmolu? Noteikti es varēšu jebkurā brīdī pakonsultēt un palīdzēt, jo pat ikdienā labprāt darbojos ar personīgās zīmolvadības sesijām, konsultācijām. Noteikti tie mani skolotāji, kas ir bijuši un kas varbūt daudziem skolotāji šeit tādā plašākā šī vārda skaidrojumā, ka skolotāji ir visi tie cilvēki, kuri profesionāļi savās jomās, katrs savā tādā nišā. Kaut vai runājot par šo arī publisko runu, ir vairāki Latvijā tādi spēcīgi publiskās runas treneri, pie kuriem var mācīties publisko runu. Ir vairāki profesionāļi Latvijā, kuri tātad palīdz veidot arī to digitālo tēlu, jā, arī saprast, kā strādā mārketings, kā content mārketings, kā attiecību mārketings, kā satura content mārketings, jā. Tātad līdz ar to no vairākiem mācīties. Un vēl par skolotājiem noteikti uzskatu visus tādus cilvēkus, kuri arī raksta grāmatas. Es ļoti no daudzām grāmatām esmu mācījusies no ārzemju literatūras tieši par personīgo zīmolvadību, jo tā, protams, ir mācība, kas pie mums atnākusi no Amerikas un radusies šis personal brand un personal branding. Es personīgi neesmu redzējis personīgā zīmola izveidi internetā, bet vai tas ir iespējams arī pašmācības ceļā? Internets mūsdienās ir ļoti bagāts ar dažādām meistarklasēm, kaut vai iegūglēt arī to personal branding, kā tāda personīgā zīmolvedības, dažādas meistarklases, tajā pašā LinkedIn Learning, tajā sadaļā ir diezgan daudz meistarklases par personīgā zīmola veidošanu. Tiesa, visas ir angļu valodā, bet jebkurā gadījumā no tā ļoti daudz ko var klausīties, mācīties, praktizēties, izmēģināt un, protams, pašam ļoti mērķiecīgi veidot šo te personīgo zīmolu, izmantojot visus šos te palīgu materiālus. Kā vispār veidot profesionālos kontaktus, kā atrast kaut kāds pasākums, kurās var atrast šos kontaktus, profesionālos kontaktus? Jā, tātad Rīgā, kaut vai ņemam Rīgas pilsētu, notiek diezgan daudz tīklošanas pasākumu, kur tieši tīklo nozaru profesionāļi, ir dažādi nozaru meetupi, tātad, kur tiekas arī speciālisti ir kur šīs kombinētie pasākumi, kur ir semināri, konferences plus tīklošanas pauzes, tā ka to visu var izmantot un zināmā mērā iet un tīklot un runāt ar cilvēkiem. Un, protams, tīklošana, jeb networking arī ir kā prasme, kuru mācīties. Līdz ar to arī diezgan daudz arī literatūras ir par networking un kā kļūt par tādu lielisku networkingotāju. Ja? Jo tā ir prasme un arī tāda drosme nākt klāt svešam cilvēkam, iepazīties, paspiest roku, iedot savu vizītkarti vai nopičot šis elevator pitch. Ja? Tad, kad mēs nopičojam 30 sekundēs vai minūtē īsi par sevi, kas es esmu un kāpēc man ir vērts klausīties un ilgāk varbūt satikties un klausīties ilgāk. Tā kā ļoti patīk tas teiciens, ko es arī ieliku grāmatā. Es jau vairāk reiz esmu tā runājot atkārtojusi, bet ir tāds trīs vārdi, kuri man ļoti patīk. Tāds teikums – drosme būt laimīgam. Tāda drosme būt laimīga. Dažbrīd mums, lai iegūtu kaut ko dzīvē, lai iegūtu šo te laimi, varbūt profesionālo laimi, mums tikai to vien vajag kā drosmi pienāk klāt, sākt runāt, iepazīstināt ar sevi. Un atceries, tātad sarunu sākumā mēs runājam par to pirmo iespaidu.
tad arī to pirmo iespaidu pienākot klāt, jāpadomā, kādu es atstāju. Cik es, varbūt ierāvies pienāku klāt, vai es iztaisnoju plecus un paspiežu tā stingri roku un skaidri nosaucu savu vārdu, uzvārdu, pasaku, kas es esmu šobrīd, ar ko es nodarbojos. Un arī, tātad nevis no tādiem arī augstiem plauktiem vai no tādas pazemīgas pozīcijas, bet tādā vienlīdzīgā tādā līmenī, kad abi runātāji ir vienlīdz svarīgi, tātad iepazīstināt ar sevi, sākt runāt, iztaujāt, uzdot vairāk jautājumus, jo mums jau patīk cilvēki, kas par mums interesējas. Tad varam painteresēties par šo te konkrētu uzņēmumu pārstāvi vai uzņēmumu. Ko cilvēki parasti dara nepareizi, mēģinot izveidot savu zīmolu, tādas tipiskās kļūdas? Viena no tipiskām kļūdām, manuprāt, kas man uzreiz nāk prātā, tāda pārcenšanās. Pārcenšanās būt visur un visiem, diezgan proaktīvi varbūt sākt visu kaut kur komunicēt ar tādu lielo tādu pompu, un vēl nesaprotot, kas ir īsti mana tur mērķa auditorija vai tā. Tas ir tāda viena no tādiem grāviem, kas tur iebrauc. Otrs, uzdrošināties. Ļoti daudzi neuzdrošinās to darīt un saka, tas personīgais zīmols, un tas varbūt kaut kā nav īsti vai nav par mani. Vai kur es, tāpēc līdz ar to spēr tos soļus un mācīties arī šajā ceļā. Ja kaut kas nesanāk, nekas, pamācies nākamreiz to kļūdu pārvērt par mācīšanos, un nākamreiz gan jau sanāks labāk. Solīt pa solītim. Solīt pa solītim, būt drosmē to mēģināt darīt. Mācīties, skatīties, lasīt, klausīties, konsultēties, kā to labāk darīt. Tāds pašmācīšanās un darīšanas ceļš. Bet kā, piemēram, saglabāt savu to autentiskumu, nesakojot līdzi esošiem trendiem? Autentiskums, tātad pašapziņa. Autentiskums mums izriet no pašapziņas, jo cik mums augstāka pašapziņa, jo tāds mēs spējam būt autentiskāks. Jo būt autentiskam tas nozīmē, mazliet arī būt tādā pretrunā vai atšķirties no citiem, nebaidīties, palika būt un tāds, kāds tu esi, Un dažiem varbūt tas liekas, tas tā kaut kā izceļas, vai ne? Tātad nesajust to diskomfortu izcelties. Un šī te pašapziņa, tā jau ir tāda dziļāka lieta, kā mēs viņu audzējam, kur mēs saprotam to, sajūtam to savu vērtību. Laikam arī tiešām jāsāk no šīm te vērtībām, kas man ir tās vērtības, par kurām es iestājos un kuras būs un paliks manas vērtības, un citiem nebūs tās grozīt. Tās ir manas, piemēram, sarkanās līnijas, un es tās nepārkāpšu, jo tā ir mana vērtība. Par to tā iestāties. Un, protams, šo te pašapziņu celt ar dažādiem tādiem pozitīviem apliecinājumiem. Es kaut ko sasniedzu, un es kaut kādā mērā ārēji vai iekšēji nosvinu šo te panākumu, un tad eju nākamo solīti tālāk un tālāk. Nav tā, ka daudz uzskata, ka tiklīdz man ir kāds iegūms, kādu uzvara, ka es to, piemēram, publicēju, to nevar uzskatīt jau kā lielīšanos. Jā, par personīgo zīmolvedību ir tāds stereotips, ka tā ir it kā lielīšanās, bet tā noteikti nav tukša lielīšanās, jo tukša lielīšanās ir un paliek tukša lielīšanās. Ja mēs lielamies bez pamata, tad, protams, tas ir tukši un nevajadzīgi un pārspīlēt un mazliet no malas varbūt smieklīgi izskatās, ka cilvēks tur kā pāvs šīs spalvas spodrina, vai ne? Ja tas ir pamatoti, ja tās ir sekmes, sasniegumi, ieguvumi, panākumi, tātad
tas ir pamatots būt lepnums par to. Tātad, respektīvi, nu jā. Un dažbrīd varbūt liekas, ko es stāstīšu, tāpēc, ka vēl nāk tāds no, nezinu, audzināšana no kaut kā, nezinu, Latvija noskaudīs. Vai cilvēki tagad tu ieliec, ka tev kaut kāds liels prieks, un tagad tev tur anonīmo komentāru jūra, ak, tu tādu vai tu šitādu, un tad cilvēks nevis tev līdzi priecājas, bet tieši mēģina tev tos panākumus, tā kā skaust vai noniecināt. Tā. Un parasti, cik dīvaini, kad tie komentētāji ir parasti tādi anonīmi, kurus tu nevar identificēt. Viņiem pat nav drosmes parādīt savu vārdu vai seju, un tad analizējot no šīs te skatu punkta, vai tad viņus vispār var ņemt nopietni, ja viņiem nav drosmes savā vārdā runāt. Jā. Un te būtu tas drosme būt laimīgam, uzdrošināties būt laimīgam un publicēt savus sasniegumus. Bet 3 lietas, ko cilvēks varētu jau šodien darīt, lai viņš uzlabotu jau savu esošo pašzīmolu. 3 lietas. Pirmā lieta, iespējams, ir jāatbild, jāmāk atbildēt uz jautājumus tāds ļoti tāds vienkārši, bet diezgan dziļš un uz pārdomām rosinošs jautājums, kas es esmu. Ja? Tātad atbildēt šo jautājumu, kas es esmu, un tātad skaidri formulēt šo te atbildi, un skaidri sevi prezentēt, kad to nākas. Tātad sagatavot pēc būtības tādu mini sevis noprezentēšana, jebkurā, kas būtu pa kabatā, pa rokai, jebkurā brīdī, kad tev jautā, kas tu esi, jā, lai tu skaidri, arī paspiežot to roku, nosauc skaļi savu vārdu, uzvārdu, pasaki, kas tu esi, kas ir tās lietas, ko tu dari un uz ko tu tiecies. Tas ir tāda viena tāda formula, kuru vienmēr jābūt par rokai. Otra lieta, protams, tikt skaidrībā ar to, ko es vēlos darīt, vai kas ir tie mani mērķi, uz ko es eju, tātad kā es gribu, lai mani uztver citi. Tātad viens saprast, kas es esmu, otrs, kā es gribu, lai mani uztver citi. Un tādā veidā arī pakārtos arī visas šīs darbības, aktivitātes, tātad veidojot šo mērķtiecīgi, šo tēlu. Un trešais, protams, strādāt pie tā autentiskuma, un autentiskums atkal atgriežoties pie šīs te pamatiem, ir iespējams tad, kad tu jau esi komfortā ar sevi. Kamēr tev iekšā sēž ārkārtīgi liels kritiķis, vai tieši otrādi, tev sēž iekšā tāds uzpūsts kaut kāds tēls vai tāds ļoti liels ego, tad ar tiem ir jāstrādā. Tas ir darbs tādas visas dzīves garumā, kad tu apzinies, kāds tu esi cilvēks pēc tipa, kā tu apzinies, kas ir tavas spēcīgās vājās puses. Ka rekura, man, pieņemsim, kā piemēru, sanāk tā, ka es bieži kaut ko par šerpu pasaku, vai tieši otrādi, ka esmu ļoti ierāvies un vienmēr tāds nedrošs, un kā man tās nedrošības tikt vaļā. Tā kā ļoti, ļoti darbs ar sevi, lai dabūtu to komfortu ar sevi un paustu to patiesu autentiskumu. Man liekas, ka paškritika ir ļoti aktuāla lieta, tad tēma jauniešiem, jo personīgi arī es saskaros ar savu paškritiku, kad daudz domāju, daudz kritizēju savu darbu, un tāpēc arī bija tas, ka man pat bail būtu lielīties par saviem sasniegumiem, jo publicēt savu sasniegumus, jo padomās, ka tas būs tā lielīšanās. Paškritiķis kaut kur no kurienes ir nācis, tā kritika, ja, kāpēc mēs sākam sevi kritizēt. Vai tas nācis no mūsu audzināšanas bērnības, no ģimenes, ka mums katreiz, lai apliecinātu savu varēšanu, mums vajadzēja atbilst kaut kādiem kritērijiem, uzvesties labi, vai būt labas sekmes, vai teiksim, vienmēr izpildīt kaut kādas prasības, ko ģimenes locekļi sagaidīja no tevis. Un šī te paškritika
paškritika, tāds iekšējais kritiķis dzīvo katrā no mums, un dažbrīd arī tāda kritikas deva ir tāda laba. Bet, ja tā kritika tevi sastindzina, apstādina vai ierobežo, kad tu sevi sāc šaustīt un visādi citādi noniecināt, tas vairs nav labi. Man ir tāds viens piemērs, ko es vienmēr tā iedodu salīdzināšanai. Tātad, ja, piemēram, mūsu tuvākā draudzene, ja tava tuvākā draudzene kļūdās vai viņai kaut kas nesanāk, un viņa ļoti pārdzīvo, ko tu dari? Atbalstu. Jā, tu atbalsti, mierini ar labiem vārdiem, apskauj, vai ne? Un tagad, ko tu dari pret sevi, ja tu kļūdies un izdari kaut ko nepareizi? Sāk savu kritizēt. Vai ne? Un ko mums ir jādara? Mums arī labi vārdi, sevi jāapskauj, jāpažēlo, jāpaklausies. Šoreiz tu kļūdījies, bet nākamreiz tev tas sanāks. Un tātad to, ko mēs darām pret tiem saviem mīļiem, tuviem cilvēkiem, pavēršam arī pret sevi, ja? Šo te atbalstu un mīļumu un sevis tādu uzmundrināšanu. Ja? Jo kritika ir jāsaprot, vai viņa ir graujoša, kas mūs sastindzina, un vai arī tā, ka, es kur tomēr pielaidu kļūdu. Nākamreiz es šitam pievērsīšu vairāk uzmanības. Ja? Bet nevis tā, ka kritizējot, ka tagad viss ir slikti, tālāk es nekad neko tādu nedarīšu. Nē, es darīšu vēl, bet zināšu, ka šim man jāpievērš uzmanība. Tā tad nav tā, ka tā kritika ir pilnīgi jāignorē, bet kaut kas arī jāņem vērā no tās kritikas būtu. Jā, tur tāds vārds ir tāds nodrās teidziens, kā objektīvā kritika. Protams, ir arī jāpieņem, ka tev saka, klausies, šito, it īpaši, ja to saka tādā korektā formā, ja šo te feedbacku iedot atgrieznisko saiti tādā korektā formā, ka zini, tu izdarīji tā, taču šeit tev ir, nav sanācis, vai pievērš uzmanību, un tātad, nezinu, pārlasi vairākas reizes to tekstu, tev tie gramatika, ir tā, kur tu palaid garām daudzas lietas, vai pievērš uzmanību, kā tu komunicē cilvēkiem, esi vairāk tāds empātiskāks. Tātad, ja cilvēks dod tādu ļoti labu korektu atgriezenisku saiti, tad mums nav jāvainojas, tad ir jāieklausās, un tā ir tāda pozitīvā kritika, kas mums ļauj augt. Un tā kritika, kas visdrīzāk nāk no mums no iekšienes, tā kritika ir tā, kura mums sastindzina, un tāpēc es arī mēģinu teikt, ka mēģinam atbrīvoties no tādas lietas kā perfekcionisma. Netiecamies uz to perfekcionismu, jo tas perfekcionisms ir tāds ļoti tāds iedomāts, nereāls tēls, kuru mēs sev uzlikuši kā tādu latiņu un nedod Dievs, mēs nebūsim perfekti. Un tai pretī šis te lieliskums ir tas, ko mēs varam apzināties, ka mēs esam lieliski jau šobrīd, ar to, ko mēs esam, kādi mēs esam, jo katrā mūsos ir šī te enerģija, tas resurss, tas talants, kas mums jau ir dots, tikai šo te mēs izmantojam savā darbā, savā dzīvē sev par labu. Un kāds būtu tas viens padoms par personīgo zīmolu? Kas tas būtu? Tas viens galvenais ieteikums, ko visiem varētu teikt. Okay. Vienolis laikam jau pateicis, būsim lieliski, nevis perfekti, bet vēl viens tieši par personīgo zīmolvedību. Ir vēl tāds teiciens, ka to, ko pērk mūsu klients vai darba devējs, ir tā uzticamība, ko mēs esam radījuši ar savu zīmolu. Tātad padomājam tās situācijas, tos veidus, kā mēs komunicējam, kā mēs iepazīstamies, kā mēs prezentējam sevi reālajā un digitālajā vidē, cik mēs esam uzticami. Un ja mēs būsim pietiekami uzticami, tad visticamāk arī mūs izvēlēsies gan darba devējs, gan izvēlēsies klients, tātad par uzticamību. Piedomājam par to.
Šodien mēs runājam par personīgo zīmolu, kāds var palīdzēt karjeras izaugsmē, un Inga dalījās ar vērtīgiem padomiem Es ļoti ceru. par to, kā būt autentiskam un tīpaši par to paškritismu. Ļoti vērtīga informācija, un kā arī izvairīties no kļūdām un cik svarīgs ir šis personīgais zīmols. Un, Inga, kā tev var atrast sociālos tīklos vai kādu mājaslapu, kā ar tevi varētu sakontaktēties cilvēki? Jā, noteikti mani var meklēt sociālos tīklos pēc vārda uzvārda Inga Daliba, un noteikti var ierakstīt arī Googlē lieliska, nevis perfekta. Jūs atradīsiet manu Instagram kontu, kur es runāju par savu grāmatu, tātad Instagram un TikTok kontu un LinkedInā pēc vārda uzvārda noteikti meklējiet vai arī pēc personīgā zīmola akadēmijas. Un, ja tev šī epizode bija vērtīga, neaizmirsti dalīties ar to sociālajos tīklos. Protams, sekojiet arī manam podkāstam līdzi, lai nepalaistu garām nākamās epizodes par darba tirgu un jauniešiem. Protams, Ingai sociālajos tīklos sekojam. Un paldies, ka klausījies. Paldies arī Ingai par viesošanos un tiekamies jau pavisam drīz. Paldies, liels!